Te tas jau nogruntēts stūris. Te kameru paprasīju, lai labāk saprastu var sādāk ar to, kiegeli vispār sūdīgi. Tā apmēram stūris izskatās. Tā apakšā ar mastiku aizlīmēts. Viss ir tā. No iekšpuses arī jāieslēdz gaisma. Tā. O. Krasavčiks. Šitā tas viss izskatās. Šitais stūris. Arka. Te tas locītais, kur pustonna špakteļa bija sākumā. Arī tā smuki. Jumtam arī tā rūsa izlabota. Nogruntēts. Šitais mala durvīm. Stūris, arkas. Kāpēc vēl nav? Neko slīpēts, pulēts, neko darīts. Šit arī tas pats. Tā izskatās. Bagāžnieks tur jau nogruntēts. Stāv. Ir viņš. Tā kā pagaidām viss būtu jāgaida, ka nožūs. Te nekā. Te vēl cackas visas. Nezinu, kā viņas likšu atpakaļ. Diezgan daudz. Tāda tā visa lieta. Redz, kur grīda? Nu, vecā grīdiņa bagāžniekam. Drusku, drīz kā jauna. Visa tā kantīta. Vecais bagāžnieks. Kaut ko te redzēs pa tumsu. Izpuvis. Izmocīts. Arī notaisīts. Šitais jau apakšā ar mastiku jāizsmērēts. Tāda tā kopējā bilde uz to brīdi. Pagaidām tas vēl jāsaslīpē. Jā, vēl kapots slīpēsies. Iesākts ir, bet tur rokas nolaižās, ieraugot šitās te brīnums, kas nesaslīpējās. Te rūki labi pastrādājuši. Var nematēt, kad tik virs viss jādraž nost. Darba vēl te daudz pie tā kapota. Spoguļus nenogruntēja. Uzmatēja. Spoguļi. Uzmatēti, bet gruntēs ar kapotu kopā. Otrs tur arī kaut kur ir. Jā, ir. Tā vot mēs te darbojamies. Tā mēs ņemam. Paši sevi iegruzījām.
Tik dziļi rakām, ka tagad ir pils ar problēmu. Centimetru ieraudzīja, un te jau rūs uz pusmetru uz priekšu aizgāja. Tā gāja visu drāst. Daudzi forumu. Pagaidām laikam šo.